Sveiki! Kāda Amazonas ciemata, kas atrodas civilizācijas pašā nomalē, mierīgo ikdienas dzīvi par 180 grādiem izmaina kāds negaidīts un viņiem neizprotams draudošs fenomens. Vietējie krīt panikā, izmisīgi lūdz pēc palīdzības un tiek spiesti regulāri patrulēt ciematā ar ieročiem. Ar jūras spēku eskorti viņi devās uz ciematu, jo ciemi iedzīvotāji lūdzās, lai armija nāktos aizsargāt. Un daudzi ir pazuduši bez vēsts, taču vēlāk viņu līķi tiek atrasti bez puses sejas vai arī pilnībā bez tās. Viņi veidoja šos video, kuros visi turēja plakātus ar tekstu: Lūdzu, palīdziet mums! Tas, ko viņi apraksta, ir kaut kas šķietami attīstītāks par mūsu civilizācijas iespēju robežām. Kad es ierados ciematā, un esmu bijis daudzos no šiem ciematiem Peru, šī bija pirmā reize, kad mani sagaidīja maza vīru armija ar pielādētām bisēm, un viņi mūs uzņēma priecīgi, bet viņi bija bruņoti. Viņi visi bija bruņoti. Proti, viss notika tikai naktī. Ar viņiem sāk atgadīties šausminošas lietas. Vīrieši naktīs negulēja, viņi gulēja dienā, un tad naktī devās patruļās. Ja tu vēl nezini, LVBet turpina pārsteigt. Jaunais iepazīšanās bonus ir tik milzīgs, jo LVBet vēlas piesaistīt spēlētājus no citām platformām. Un kā to izdarīt? Tikai piedāvājot jums kaut ko nebijušu un reāli izdevīgu. Saņem 777 bezriska griezienus. Pat pēc mūsu bonusu izspēlēšanas dāvans jūsu grozā nebeigs birkt. Super misijas, kuras izpildot, jums tiek piešķirta papildus nauda. Dažādu naudas summu atmaksas. Neredzu, kāpēc, lai jūs neizvēlētos tieši viņus. Šādas akcijas notiek ik nedēļu. Aktivizēt bonusu var aizejot uz saiti. Poga ir tepat priekšā. Links ir aprakstā. Sākums visam meklējams 2023. gada vasaras sākumā, kad sociālos mēdījos parādījās un strauji kļuva populāra vairāk video materiāli. Tajos bija redzami Peru Amazonas pamatiedzīvotāji, kuri saskārās ar kādu neizskaidrojamu parādību. Ar viņiem sāk atgadīties šausminošas lietas. Cilvēku mirstīgās atliekas tuvējā apkārtnē tika atrastas bez ādas un sejas, un pat izņemtiem orgāniem. Ciemata San Antonio de Pintu Jaku iedzīvotāji atklāja. Daži mistiskos iebrucējus sauc par ciplinietiešiem, taču citi par pelakaras, ja burtiski tulkojot sejas mizotāji. Bija acīm redzams, ka ar vietējiem iedzīvotājiem ir noticis kas traumatisks un psihi iedragājošs. Kas tāds, kas notika ne tikai šajā ciematā, bet arī tuvējos kaimiņu ciemos. Tika saņemti vairāki ziņojumi no tuvējās apkārtnes policijas par cilvēkiem, kuru mirstīgās atliekas tika atrastas bez sejas, vai arī ar ķirurģiski noņemtām sejas daļām. Šie gadījumi sociālajos mēdījos burtiski uzsprāga un izplatījās kā meža ugunsgrēks. Vietējie pat filmēja videoklipus, kuros tur rokās zīmes: Mums uzbrūk, lūdzu palīdziet. Viņi lūdzās jūras spēkiem, ne tikai šī viena konkrēta ciemata iedzīvotāja, bet visu apkārtējo ciemu iedzīvotāju. Blogeris izmeklētājs Timotijs Alberino, balstoties uz publicētajiem video materiāliem un vairākiem lūgumiem e-pastā, lai viņš šo fenomenu izpētītu, nolēma doties ekspedīcijā, lai noskaidrotu, kas tā ir par parādību, kuras dēļ vietējie turienes iedzīvotāji burtiski jūg prātā un sauc pēc palīdzības. Dodoties ekspedīcijā, tika intervēti vairāku ciematu iedzīvotāju, taču īpaši izcēlās viens ciemats, kur jau minētā mistiskās parādības aktivitāte bija visbiežākā. Vietējie burtiski lūdza palīdzību, un vienīgie, kas uz to reaģēja, bija 2 provinces policisti, kur ieradās ciematā kopā ar jūras spēku vienību. Viņi intervēja dažus cilvēkus, tostarp 15 gadus veco meiteni vārdā Talija, kura bija piedzīvojusi laupīšanas mēģinājumu. Un šie policisti, balstoties uz iedzīvotāju liecībām, secināja, ka vietējiem uzbruk upes kalnrači ar reaktīvām pacēlēju tehnoloģijām. Vārdu sakot, policija veica ārkārtīgi sliktu izmeklēšanu. Timotijam šis fakts par kalnračiem likās pilnīgi absurds, jo viņš gadiem ilgi dzīvojas Amazonas apkārtnē un pārzina džungļus, un ir pārliecināts, ka šāda versija ir tālu no patiesības. Vietējie Peru mēdīji sākotnēji izmeklēšanu uztvēra ļoti nopietni, līdz brīdim, kad parādījās narratīvs par lidojošiem kalnračiem, un tad visa prese jutās totāli apčikarēta šīs lietas sakarā. Pilnīgi visi. Peru prese, amerikāņu prese. Es pat noskatījos News Nation segmentu, kurā viņi pat jokoja. Tie kaitinošie kalnrači ar savām reaktīvajām mugursomām. Jā, tie ir īstie. Viņi noteikti cenšas padzīt ciemata iedzīvotājus no viņas zemes. Tas tiešām ir absurdi.
Kam vispār ir reaktīvās mugursomas? Nerunājot jau par kalnričiem. Pilnīgi absurdi. Es domāju, ka neviens no šiem cilvēkiem, kas to teica, nav sastapies ar Peru upes kalnričiem. Bet es esmu. Viņiem noteikti nav reaktīvu mugursomu. Viņi iemet ūdenī dzīvsudrabu, visu nogalina un tad nobēž dibenes savām sarūsējušām laivām, kuras knapi kustās. Tieši policistu versijas absurdums bija moments, kurā Timotijs saprata, ok, man ir jādodās tur, man ir jāievieš sabiedrībai skaidrība šajā lietā. Viņš noīrēja upes kuģīti un sazinājās ar ciemata iedzīvotājiem. Caur sakariem nodibināja kontakts ar puisi, kurš bija publicējis jau minētos video materiālus, kur sociālajos tīklos vienkārši uzsprāga skatījumos. Ar puišu palīdzību viņš ieguva arī ciema vecākā atļauju un oficiālu uzaicinājumu, ka viņš drīkst braukt uz ciematu un sākt fenomena pētniecību. Ekspedīcijā viņš uzaicināja arī savu labu draugu, jūras kājnieku Dagu. Viņam tika pastāstīts, ka ciemata iedzīvotāji ir nonākuši grūtībās, un ja viņš kaut kādā veidā varētu arī palīdzēt, tas būtu lieliski. Viņš tika laipni gaidīts jebkurā brīdī un var veikt jebkādu izmeklēšanu pēc saviem ieskatiem. Tā kā vietējiem iedzīvotājiem tobrīd trūka arī medikamenti, viņš sazinājās ar Konduitas baznīcas pārstāvjiem, kas vēlējās palīdzēt viņam finansēt šo lietu, jo viņa primārais mērķis nebija tikai fenomena izpēte, bet arī došanās palīdzības misijā, lai papildinātu viņu krājumus un apgādātu viņus ar medikamentiem un citām lietām. Timotijs jau iepriekš daudzas reizes bija apciemojis vietējos Peru Amazonas ciematus, taču šī bija pirmā reize, kad viņu tur sagaidīja neliela vīru armija ar pielādētām mednieku bisēm. Sagaidīšana bija laipna, un vietējie priecājās par ciemiņiem, taču visi bija apbruņoti un gatavībā cīņai ar kaut ko ļoti baisu. Kaut ko līdz tam brīdim neizskaidroja, tāpēc ekspedīcijas dalībnieki tika sagaidīti ar lielām cerībām, ka kāds beidzot spēs viņiem palīdzēt cīņā ar nezināmo, kā arī pārējai sabiedrībai aktualizēt viņu milzīgo problēmu. Kopš pirmajiem iebrukumiem vietējie bija spiesti patrulēt. Viņi naktīs negulēja. Viņi gulēja pa dienām un tad patrulēja naktīs. Viņi pat vairāk nedavās darīt lauku darbus, jo vienkārši bija psiholoģiski traumēti no tā visa. Kopā ar medicīnu un pārtikas krājumiem viņa ciemata iedzīvotājiem atveda arī dažādas tehnoloģijas, kā piemēram nakts redzamības brilles ar ierakstu iespējām, lai viņi varētu redzēt un ierakstīt šo fenomenu. Bez tā visa Timotija komanda piegādāja arī termobinokļus, jaudīgus lukturīšus un rācijas, lai viņiem būtu iespēja labāk aizsargāt savu ciemu. Tie nebija vienīgie Timotija komandas veiktie labie darbi ciemata aizstāvības labā, no to brīdi vēl pavisam mistiskās un draudošās parādības. Viņš nolīga arī pāris aktīvā dienesta jūras spēku džungļu komandas, lai tie dotos viņam līdzi izmeklējošajā ekspedīcijā. Ierodoties ciematā, viņus sagaidīja vietējie iedzīvotāji un pasauca uz tā saucamo tikšanās telpu. Tagad pāris vārdos par pašu San Antonio Pintujaku ciemu, pirms pievēršamies jau dziļākai fenomenu izpētei un reāliem uzbrukumu gadījumiem. Tā ir viena no vecākajām kopienām reģionā, un šis ir sava veida viens no pēdējiem viņu priekšposteņiem. Un reāli tā arī ir, jo tas ir tieši pēdējais civilizācijas priekšpostenis Amazonē, jo tālāk sākas dziļais, neizpētītais Amazonas džungļu plašums. Valdība ciemā bija ierīkojusi sakaru torni, kas nozīmē, ka viņiem bija pieejams internets. Kad es saku ciemi iedzīvotāji, es nedomāju cilvēkus zaļos svārkos ar ložmetējiem rokās. Viņi ir modernizēti iedzīvotāji, un visiem ir pieejami mobilie telefoni, uz kuriem naktīs skatās dažādas filmas un tam līdzīgi. Viņi uzņēma mūs ļoti entuziastiski, viņi nodejoja mums savu tradicionālo deju. Tas bija tiešām forši. Un tad mēs sākām nopietnu izmeklēšanu. Es ar ciemu vecāko devos ceļā uz vairākām vietām, kur viņi bija saskārušies ar šo fenomenu. Pirmais, ko es sapratu, bija tas, ka daudzi ar šo parādību bija reāli saskārušies. Nebija tā, ka tikai viens vai divi cilvēki. Daudz no viņiem bija ar to sastapušies, un lielāko daļu tas bija psiholoģiski traumējis. Pirmā šokējošā lieta, ko viņš noskaidroja no vietējiem iedzīvotājiem, bija pašas parādības vizuālais apraksts. Proti, viss notika tikai naktī, tieši pirms tumsas iestāšanās. Un tad šie divi mazie šķīvīši ielidoja apkārtnē un tur piezemējās. Un tas bija tas brīdis, kurā viņi saprata, ka tūlīt notiks uzbrukums. Viņi redzēja divus cilvēkus, kas ielavās ciematā. Šie indivīdi bija no galvas līdz kājām ģērbušies melnās bruņās, ar ķiverēm galvām. Vietējie viņus raksturoja kā ko ļoti līdzīgu zaļajam goblinam no filmas Zirnevi cilvēks. Jo viņam bija ķiveri, bet viņa acis bija tādā kā mandeļveida formā, dzeltenas mandeļveida acis. Un viņš izmantoja savu lidojošo kuģi kā zaļais goblins. Tad viņi stāv uz lidojošu objektu, un šie mazie šķīvīši, ko viņi redzēja,
kā izrādās bija apaļi, lidojoši dēļi. Viņu pārvietošanās un paša izskats atgādināja kaut ko no fantastikas filmām. Tik sirreāli, ka bija grūti noticēt, ka tie varētu būt mūsu zemes iedzīvotāji. Visu, ko vien varat iedomāties no filmas Star Trek. Viņi runā par Lockheed resursiem, kā piemēram lidojošiem šķīvīšiem. Un mēs tos jau esam izveidojuši. Mums tie ir, tie eksistē, tie tiek jau izmantoti. Lai arī mūsdienu modernās tehnoloģijas ļauj izveidot jebkādus zinātniskās fantastikas tipa tērpus un pat lidojošas iekārtas, kas varētu cilvēkus maldināt par to, ka redzamais ir cipelnētiešu aktivitāte, tomēr viena detaļa tajā visā ļoti izcēlās. Un šī detaļa bija: vietējie sašāva dažus no viņiem no tuva attāluma ar 16. kalibra bisēm. Taču tas viņus pat neievainoja, jo izšautās lodes vienkārši ācitās pret viņu bruņām. Un viens puisis stāstīja, ka viņš nonāca aci pret aci, viņš naktī saskārās ar vienu no uzbrucējiem. Un konkrēti šis mistiskais iebrucējs bija tērpies sudraba bruņās. Puisis savā stāstā bija nelokāms. Viņš apgalvoja, ka sašāvs viņu no tuvu attāluma. Un tajā brīdī, kad ierocis izšāva, viņš dzirdēja, kā lode atlec no bruņām. Trieciens nogāza viņu uz dibeni. Šāviem brīdī iebrucējs lidinājās gaisā, nevis uz gaisa dēļ, bet gan pacēlies ar zābakiem. Viņam zābaku apakšā bija apaļa diski, kas izstaroja gaismu. Viņš būtiski peldēja metru no zemes un pēc šāviena nokrita uz pēcpusi, pēc kā strauji pacēlās un aizlidoja prom. Ciematnieki ap savu teritoriju bija izcirtuši plašu džungļu joslu. Viņi nocirta kokus, lai likvidētu aizsegu, ko uzbrucēji izmantoja, lai nakts tumsā slepeni pietuvotos ciematam. Otrs iemesls tam bija radīt vairāk zemes platības, dārzu iekopšanai tuvāk savām mājām, jo viņi jau sen bija pametuši attālās plantācijas. Pēc liecībām kļūst skaidrs, ka viņi nav vienveidīgi. Viņiem mēdz būt dažādas bruņas un pat transporta līdzekļi, kā arī tas, ka iebrukumā viņi mēdz doties gan pa vienam, gan divatā. Pats svarīgākais atklājums bija tas, ka izņemot bruņu vestes un lidojošus gaisa dēļus, iebrucēju tehnoloģijas arsenālā bija arī moderni kosmosa transporta līdzekļi. To apliecināja vairāki intervētie. Timotijs palūdza viņiem uzzīmēt redzēto uz tāfeles, tad visi kā viens uzzīmēja kaut ko līdzīgu ozolzīles formas lidaparātam, bet tikai tā, it kā zīle gulētu uz sāniem. Daži to redzēja tuvā attālumā, apmēram 10 metru augstumā virs mājām. Citi to raksturoja kā matētu, melnu, klusi lidojošu objektu, bez propelleriem un bez jebkāda dzinēja. Kā piebilst pats izmeklētājs, ir jāatceras, ka šie cilvēki ir redzējuši tieši tādas pašas filmas kā mēs, un viņi zina, kā izskatās lidmašīna un helikopters. Viņi nav primitīvi, tāpēc te atkrīt jebkādas pārprašanas varbūtības. Pievēršamies vienam no skaļākajiem incidentiem, kas atgadījās ar kādu 15 gadus vecu ciemata iedzīvotāju vārdā Talija, kuru gandrīz nolaupīja. Viņš kopā ar savu draugu Dagu pienāca pie viņas, un tajā brīdī, kad viņas ieraudzīja, viņa sāka drebēt un uztraukties. Kad ciema vecākais atved viņas tēvu, viņi to uzrunāja, sakot, ka vēlētos meiteni nointervēt, taču acīm redzami meitene ir ļoti nobijusies. Tēvs centās pārliecināt meitu parunāt ar viņiem, taču viņa ne par ko to nevēlējās, jo uzskatīja, ka atbraucēji ir viena no to iebrucēju vidus, kas viņu gribēja nolaupīt. Tiklīdz meitene abus ieraudzīja, viņa atkal sāka drebēt un raudāt. To sauc par posttraumatisko sindromu. Sākās intervija, un stāsts bija tiešām šokējošs. Iebrucēji sagūstīja viņu savas mājas pagalmā, kur piezemējās ar saviem gaisa dēļiem. Bija vakars, un meitene tobrīd pagalmā bakstīja auglu no koka. Augls nokrita lejā, viņa noliecās, lai to paceltu, un tad pēkšņi sajūta stipru vēja brāzumu. Paskatījās un ieraudzīja, ka tur ir viens no šiem iebrucējiem, viscaur ģērbies melnās bruņās. Viens indivīds, viņš gaisā sērfoja uz savu dēļu, it kā reāli sērfot. Piezemējas tieši aiz viņas un satver viņu no aizmuguras, pieliekot roku pie mutes, lai viņa nevarētu pabļaut. Un tad otrs indivīds tieši tādā pašā veidā pielidoja klāt un satvēra meitenes kājas, pēc kā abi viņu pacēla virs zemes. Tajā brīdī, kad viņi piezemējās, viņi it kā noliekušies un pieskārušies kaut kam pie saviem zābakiem, lai izslēgtu savu tehnoloģiju un nokāptu no dēļa. Tālāk sekoja pats šokējošākais, ko Timotijs nevēlas detalizēt komentēt, bet fakts ir tāds, ka viņa pacēlās un atveda meiteni aiz vistu kūts, kur mēģināja viņai nogriezt seju. Pirms viņa ar šļirci kaut ko iešļāca degunā, un viņa zaudēja orientāciju. Tad uzzied uz sejas krēmu, un tad izvilka mūsuprāt lāzera skalpeli un sāka veikt griezumu. Un patiesībā Talija dzirdēja viņus runājam. Vienu no viņiem meiteni nodēvēja par gringo, jo viņš izklausījās pēc māmis. Viņa teica,
Taču otrs izklausījās pēc peruāņa. Kad viņi gatavojās to darīt, viens no iebrucējiem teica otram: esi uzmanīgs, neuzklāj pārāk daudz krēma, tas sabojās miesu. Rodas jautājums, kam gan viņiem vajadzīgas cilvēku sejas daļas, un turklāt vēl runā mūsu zemes saprotamās valodās, un viens pat iespējams bija vietējais. Kā apgalvoja pati meitene, tad viņi runāja kaut ko par to, cik grūti ir atdalīt ādu no miesas, kas atrodas zem ādas. Tālāk, tajā brīdī, kad viņi sāk griezt seju, viņi centās īstenot pēdējo mēģinājumu izlausties no uzbrucēja satvēriena. Viņi mēģināja novilkt ķiveri vienam no tiem, un tajā brīdī viņš meiteni uz brīdi atlaidis, lai uzvilktu to apakaļ. Indivīds nevēlējās, lai Talī ieraug viņas seju, un tajā brīdī, kad viņi palaida vaļā, meitene iekliedzās. Tobrīd visi iedzīvotāji ciemā jau zināja, kas apkārtnē notiek, un tas nebija pirmais uzbrukuma gadījums. Vietējie naktīs jau kādu laiku patrulēja ar ieročiem, un izdzirdot kliedzienu, viņi momentāli jau bija notikuma vietā. Viņi ieraudzīja, ka Talī dezorientēta guļ zemē, un abi iebrucēji burtiski vilka viņai aiz matiem, mēģinot pacelt meiteni no zemes, lai aizvestu viņu līdzi. Taču viens no viņiem pateica, ka viņi jālaiž vaļā, un ka nolaupīt viņu neizdosies. Apkārt bija pārāk daudz liecinieku. Tai brīdī, kad saskrēja pārējie iedzīvotāji, viņi pamanīja divus diskus, kas strauji paceļas gaisā un pazūd. Timotijs Alberino ar savu komandu pēc visām iegūtajām liecībām nonāca pie gala secinājuma, ka Amazonas džungļos iespējams darbojās kādas paramilitāras organizācijas, kuriem pieejamas modernas kosmosa tehnoloģijas. Tādējādi gūstot savu labumu, proti iespējams orgānu tirdzniecības vajadzībām melnajā tirgū, ar ko izskaidrojam arī atrasto upuru izņemtie orgāni. Savukārt sejas noņemšana upuriem iespējams kalpoja kā uzmanības novēršanas līdzeklis, lai piesegtu savu nelegālo orgānu biznesu vai arī kādas citas nopietnas mahinācijas. Vienīgais veids, kā viņi var saglabāt tās, ir tas, ka šīs tehnoloģijas tiek turētas slepenībā. Daži ietekmīgi kongresa locekļi un galvenie Baltā nama vadības pārstāvji zina, ka mums ir sava NLO. Tāpat nevar izslēgt arī ārpuszemes civilizācijas versiju, vai vismaz šo paramilitāro organizāciju sadarbību ar tiem. Kā jums liekas, kas patiesībā stāv aiz šiem mistiskajiem iebrucējiem? Rakstat komentāros. Visu labu!